Pēc slimības profilakses un kontrolas centra statistikas datiem pēdējo 10 gadu laikā saslimstības rādītāji Latvijā ar onkoloģiskām slimībām ir pieauguši par 39%. Krūtsvēzis ir biežākais ļaundabīgais audzējs sievietēm Latvijā. Risks saslimt ar krūtsvēzi ir katrai 9. sievietei valstī. Strauji pieaugusi arī saslimstība ar zarnu vēzi. Tas sastopams vairāk nekā 10% vēža gadījumu. Vēža problēma ir problēma visā pasaulē, jo saslimstība aug. Vēzis ir otrais lielākais nāves iemesls pēc kardiovaskulārām sistēmas slimībām. Onkoloģijai jābūt prioritātei valstī. 15. gads ir plānots kā onkoloģiskās modrības gads, jo cīņa ar vēzi būtībā notiek divās frontēs un vienlaikus. Tā ir, lai nesaslimtu, tātad visa veida profilakses pasākumi, un otrs cīņa fronte, lai nenomirtu priekšlaikus, proti, lai izdotos slimību atklāt pēc iespējas ātrāk, kad šādā situācijā slimība ir vieglāk arī ārstējama. Sabiedrībai ir jāmaina attieksme pret valsts vēža skrīninga programmām, jo tās dod iespēju saslimstību ar onkoloģiskām slimībām atklāt sākuma stadijās. Pat labam to efektivitāte nav apmierinoša, jo apmeklētība ir ļoti zema. Veselības ministrs Guntis Belēvičs nesen ir nācis klajā ar jaunu iniciatīvu. Darbiniekiem izsniegt darba devēja apmaksāto veselības apdrošināšanas polisi tikai tad, ja darbinieks veicis valsts apmaksātās profilaktiskās pārbaudes. Mēs gribam rādīt piemēru. Pirmo reizi veselības ministrijas vēsturē mēs apdrošināsim veselības ministrijas darbinieku veselību. Bet tie nosacījumi, ja tiks izieta medicīniskā apskate, tajā skaitā skrīningi. Es par šo esmu runājis ar citu ministriju vadītājiem. Satiksmes ministrs Matīsa kungs arī ir ļoti atsaucīgs. Viņam ir skaitliski no darbinieku viedokļi lielas un pagātas kapitāla sabiedrības, piemēram, Latvijas dzelzceļš, kas arī apdrošina savus darbiniekus. Un ar piemēru un ar aicinājumiem mēs to iesākam darīt tagad, bet paralēli mēs virzīsim arī tādu normatīvu aktu izmaiņas, kas šo paredz. Katra iespēja aiziet pie ārsta ir jāizmanto. Veselības ministrijas vārdā aicinām darba devējus būt līdzatbildīgiem par savu darbinieku veselību un atbalstīt šo iniciatīvu, ieviešot to arī savos uzņēmumos. Pat labam darbojas 3 valsts apmaksātas onkoloģisko slimību skrīninga programmas – krūtsvēža, dzemdes kakla vēža un zarnu ļaundabīgā audzēja skrīnings. Onkoloģisko slimību atklāšana agrīnajās stadijās palielina iespējamību to izārstēt pilnībā vai novērst slimības attīstību. Šobrīd Latvijā ir gandrīz iespējams uz šo brīdi varbūt 75, 76 tūkstoši cilvēku, kas kaut kad savā dzīvē ir pārslimojuši vēža slimību. Un visi viņi, tie, kas ir dzīvi, kas ir mūsu vidū, kas turpina audzināt savus bērnus, strādā, nes Latvijas vārdu pasaulē, starp citu arī, viņi ir ārstējušies šeit. Saulaicīgi veikta diagnostika ir vislabākais veids, kā atklāt saslimšanas gadījumus pēc iespējas ātrāk, tādējādi gan glābjot daudz dzīvības, gan arī samazinot ārstēšanai nepieciešamos izdevumus kā pacientiem, tā valstī. Cilvēkiem pašiem jārūpējas par savu veselību, un, protams, arī valstiskā mērogā ir jāspēr visi iespējamie soļi, lai šī diagnostika varētu būt pēc iespējas agrāka un lai cilvēki rastos apziņa. Jā, es esmu saulaicīgi aizgājis, man ir saulaicīgi konstatēta šī slimība, es saņemu visu, kas ir nepieciešams, es gaidu arī labus rezultātus. Pasaules pretvēža dienā atgādinām par saulaicīgu diagnostiku un aicinām visus rūpēties par savu veselību, apmeklēt ārstu un veikt valsts apmaksātus izmeklējumus. Viens no galvenajiem nāves cēloņiem sievietēm ir krūtsvēzis, kas ir nikna, ļauna slimība, ļoti bieži beidzās letāli, ja ir pa daudz vēl atklāt, it sevišķi 3. un 4. fāzē, kā tas, diemžēl, daudzām sievietēm notiek Latvijā. Tam tā nebaidzētu būt, jo, lūk, mums ir dot iespēja ik pa 2 gadiem iet un pārbaudīt medicīniski savu krūšu stāvokli. Ja kādai ir aizdoms par kaut ko savās krūtīs, nevajag baidīties iet pie ārsta, tieši otrādi. Ir jāiet pārbaudīties, lai nebūtu vairs jābīstās. Un ja nu gadītos pats ļaunākais, tādā gadījumā tad tūliņ nekavējoties ir iespējams sākt ārstniecības kursu un cerēt ļoti labu iznākumu tādā gadījumā, ja viss tiek cītīgi darīts,
kā medicīna to paredz un ieteica. Un es novēlu visām Latvijas sievietēm, esiet tik labas, ejiet un pārbaudiet un dzīvojiet. Pretvēžu gadu iesākot, klajā nākusi izglītojoša informatīva brošūra Saki vēzim nē. Brošūrā apkopot onkoloģis ķīmijterapeits Dacis Baltiņas padomi un ieteikumi, kā nenokavēt vēža diagnozi, un dietoloģis Lailas Mejas padomi uzturas aizsardzībai pret vēzi. Brošūra ir praktisks ceļvedis ikvienam iedzīvotājam, kurš vēlas sevi pasargāt no vēža un rūpīgi sekot līdzi savai veselībai.